Esiet sveicināti Latvijas mācās 10. epizodē. Atrodamies Latvijas mācās izmaiņām laukos. Esmu ierīkojuši izmēģinājumus par sējas laikiem, izsējas normām ziemas kviešos. Un to šodien ar Arti kopā apskatīsim, lai saskaitītu tādus elementus, struktūra elementus kā stiebru skaits, augu skaits un veiksim citus agronomiskus novērojumus, ko nu varam redzēt. Gan herbitīdu stresu, gan arī kādu kaitēku atradīsim, tā kā dodamies pērta un apskatām lauciņus. Labdien, Oskar! Čau! Čau, Arti, Klau! Ir oktobris un tūlīt pat jau ir ziemā iet ziemas guļā. Bet, kā tev, kā lauksienas ekspertam, kāds šis rudens mums sējas zīmē pagājis? Kā tu vērtē, ko tas novērojuši šajos mēnešos? Kārtējs netipiskais rudens, jā. Tagad šodien ir oktobra jau pēdējā nedēļa, priekšpēdējā nedēļa, var teikt, jā. Mēs piestājam pie lauka, mušu mākonis, viņš mums lido, jā, tāds laiks ir silts, jā. Pēc klasikas jau sen vajadzētu būt kārtīgi dubļi, augsts, ka negribas līst ārā, jā. Pašlaik ziemā joprojām cero, jā, attīstās un aug tālāk, jā. Bet, ja mēs apstamies visu sezonas atpakaļ skatu, septembris, viss arī oktobra mēnesis, priekš sējas laika apstākļi jau bija patiesībā lielākajā daļā Latvijas labi, jā. Pat brīžiem likās, ka pa labu, jo dēļ sausuma. Zeme bija pa sausu, jā. Arī pašlaik mēs sējam, mums pie kājām nelīp nekas īsti, jā. Tagad tas tāds no vienas puses liekas, lauka mitri, slapji ir forši, jā, bet bišķi bail, ka tas mitrums mums pa maz ir uz doto brīdi. Skatīsimies, kas pa ziemu, protams, tas viss salasīsies kopā. Kā tu vērtē, kā ir attīstījušies? Atceries, mēs sākām šo sezonas lauka sižetus, Latvijas mācās, ka mēs skaitījām stiebru spēli visu saimniecībā, vai ne? Un tā stiebru veidošanās, principā, kā ražas elements tiek ielikts jau tagad, vai ne? Un kā tu vērtē tieši, kā attīsties tieši paši augi? Tu saki, bija sausums, varbūt tur, kā tā liekas, kā cero, kur labāk cero, ko sliktāk, biezi, reti, kaut ko tādu pastāst. Cerošanas tieši netipiski, bet šogad viņi sākās daudz vēlāk. Jā. Ja tu skatāmies to septembru sākumu, likās visi labi apstākļi ir, bet viņi negribēja tā īsti cerot. Tagad uzkāpjot uz lauku šīs dienās, skaisti ir. Arī šeit 4, 5, 6 dzinumi. Kas piemesls varēja būt, kāpēc viņš tā negribēja cerot? Es domāju, ka tas ir siltums ar sausumu kopā. Jā. Un vēl ir viena lieta, kas mums jāpievērš vairāk uzmanību, sējas dziļums. Tas arī tas ir tāds, viegli pateikt, grūti izdarīt. Ir 101 faktors, kāda ir augsne, viendabība, smilts māls, vienā vietā mālā mums ir pa seku, graudu paliek pa virsmu, iebrauc tālāk otrā lauka pusē, smilts un aiziet pa dziļu. Šī gadījumā, laikam, mēs varam pateikt agrotehniski pareizi, un tā tālāk, bet bez konkrētas rekomendācijas. Tas pašam jājūt. Lai mums pavasarī būtu optimāls sējums, optimāls stiebru skaits un varam tālāk veidot ražu. Kas ir tie elementi, kas to nosaka? Sējas laiks varētu būt viens vai ne? Un kas varētu būt vēl? Sējas laiks, protams, arī sēklas materiāls. Tas lai tur vai kā, bet tas ir jāatzīst, ka sēklas kvalitāte paliek ar vien svarīgāka. Sējas dziļums un izsējas norma. Un tas ir tas, ko mēs arī tagad mēģinam izprast. Mācīties, jā. Ar zinātnes piesitienu. Jo šī tematika, kā teikt, ir dažādi sējas termiņi salīdzināti, dažādas izsējas normas salīdzināts, bet šeit mums ir kopā salikts dažādi sējas termiņi ar dažādām izsējas normām. Jo pēc loģikas, jo mēs agrāk iesējam, jo spēcīgāk cerošana. Tātad mums automātiski vajadzētu mazāku sēklu skaitu uz kvadrātu, jo viņas spēcīgi cero. Līdz ar to tad vārpu skaitu uz kvadrātu jau ļoti liels izveidosies. Ja mēs sējam pašlaik, piemēram, septembra otrajā pusē, arī tādi gadījumi, oktobra otrajā, tur cerošana nav ko fantazēt, viņi tur nebūs. Tas nozīmē, ka mums izsējas norma ir lielāka. Tāpēc divas sakarības šeit būs mums kopā salikts. Lai mācītos šīs tēmas, skaitīt stiebrus, kā tie veidojas, Latvijas mācās ir iekārtojuši lauka izmēģinājums, mazie lauciņi, 4 atkārtojumi. Dodamies apstīt, kā izskatās agri sēts, optimālā, vidējā termiņā sēts, ļoti vēls, ar dažādām izsējas normām. Ejam paskatīties, kā izskatās.
šis jau mums ir pirmais gads, kā teikt, mazas niansītes pieslīpēsim un nākošajā un aiznākošajā gadā turpināsim. Lai mums tiešām ir vairāku gadu tie rezultāti redzami, mēs arī varēsim atrast optimālāko risinājumu. Ja viens jau ir ieredzēt skaistu zaļu lauku, kā šeit, viņš ir smugs zelmens, ja, bet otrs ir, vai mums, ja mēs saulēcīgi sējam, vai mums vajag tik lielu to izsējas normu, jo sēkla arī maksā. Cik, ja mēs ar to runājam, 500 sēklas, ja, tas tā kā izsējas norma labi pazīstam, ja, un nu, tur 300 vai 250 sēklas kvadrātmetru, kas ir 40–50%, cik euros varētu ietaupīt, nu, ja tā sāktu baigi kalkulēt, nu, plus mīnus. Nu, labi, ņemam vērā sēklas cena 400 eiro, kaut kur plus mīnus certificēta, jā. Samazinam, klasiskā izsējas norma, ne 1 kilogramos, ja, 250 kilogrami, ja, tas ir 100 eiro jau pēc būtības uz hektāru sēklas materiāla izmaksas, ja. Nu, ja mēs samazinām uz 40%, jā, nu, tas ir mums ir 60 eiro. Jā. Es domāju, 40, tas cipars 50–30 eiro ietaupīt, kas ir. Tas salasās. Ne, to naudu var ieguldīt kaut kur citur. Auga aizsardzībā pret nezālēm, kas mums arī tas lielais izaicinājums nāk virsū. Tieši tā izsādas rudens apstrādes, kas tagad bija. Ejam, apstīsimies agri vēl sētas, kā izskatās. Šeit jau tā doma ir, ka nevis mēs pasakam, ka mēs varam ietaupīt, ja? Bet jāsaka tā, ka mēs šeit varam optimāli ieguldīt to naudu pareizākā virzienā. Es tikai par to eiro runāju, tāpēc, ka vienkārši eiro vienmēr tās, mēs varbūt nerēķinām, patiesībā varbūt mēs sakam, nav man tur naudu gūt ieguldījumu, bet varbūt jūs liek iztērēs, un arī tā var skatīties. Jā, tieši tā. Jā, šitien ir agri sēta lauciņš, pastīsimies varbūt to visbiezāko, sameklējam, kur mēs ēdam. 500 sēklas. 500 sēklas droši mēs varam brist iekšā. Šeit izsēts ir 500 sēkliņas uz 1 kvadrātmetra. Dīkstošās. Dīkstošās, protams, dīkstošās. Pastīsimies kārti. Kā tur cerot, vienādi. Nu, šeit cerošana ir 3. 4. jau arī ir. Un šim arī 4, jā. Pēc būtības 4 šeit cerošana ir, jā. Nu, ja mēs pieņemam, kas izsējas, labi, varbūt nav gluži laukdīdzība 100%, bet šeit stiebru skaits jau pār 1000 ir noteikti vēl. Jā, viņš ir sabiezinās, protams, tas ir mazais lauciņš, varbūt viņš nebūs tāds, un arī šīs rudens ir netipisks, ar to, ka bija tāda cerošana, tā kā vēlāk sākās, jā. Bet, skatīsimies, kas būs pavasarī, un pēc tam arī kā kombināts parādīs. Augstas herbicīdi rada stresu, kā mēs te arī varam redzēt, ir atkarībā no lieluma, bet rudens stress ir pārējoši un auga vieglāk viņi iztur nekā to, ko mēs pavasarī viņiem izdaram. Un tāpēc par to nevajag satraukties, un kurā gadījumā mans ieteikums ir strādāt ar rudens herbicīdiem, jo tas ir daudz efektīvāk, arī ņemot vērā tās specifiskās nezāles, par ko jūs ar Madaru un Viktoriju runājāt, jā. Tā kā turamies pie tā un nebaidamies, ka tie lauki padzeltējuši ir. Ja? Bet uzmanību, protams, vajag pievērst. Jā. Tagad vēsums, bišķi mitrums parādās, tā kā ir pozitīvi. Jā, paskatāmies, kā izskatās 200 sēkliņām sētas. Jā, te varbūt izskatās daudz plikās, kas izstās dramatiski. Uz aci mānam, jā, uz aci liekas mānīgi, bet... Skatāmies, kas te sanāk. Te pašlaik arī ir 1, 2, 3, te ir 4. Šitam ir 3, jā. Tā kā tas mēs pat pavasarī, man liekas, skaitot stiebrus un domājot par optimālu šo te mēslošanu pavasarī nonācām, kad 800 000 tā kā ir ok un vairāk pat nevajadzēja, vai ne? Uz aci liekas, ka ir pa maz. Jā. Bet tad, piemēram, 700 stiebri ir. Jā. Pienāks pavasaris, jā. Apstīsimies, kas tad būs, jā. Kā iztīsies mazā izsējas norma, kā iztīsies sabiezinātais sējums. Jā. Un tad arī varēsim, kā teikt, tālāk skatīties. Jā, šis ir 200 sēklas, mums arī ir 300 sēklas, un 400 un 500. Kā izskatās, tā kā skaitīsim stiebrus rudenī un pavasarī un vārpas saskaitīs kvadrātmetru un kā tā raža veidojas atkarībā no sējas laika un izsējas normas un mācīsimies, kā mēs varam optimizēt, kā Arti saka, savu šo te ražību, raža struktūra elements optimizēt. Bet ejam
tu pateici, ka ir arī ļoti vēl sēs, mēdz būt. Šeit ir 200 sēklas, ko tad mēs izsēts, mēs tikko apskatījām 500. Tas apskatāmies, kā ir, kad sēts ir septembra pašās pēdējās dienās. Ejam. Nu, lūk, esam pie 26. septembrī sēta. Tās pašas šķirnes, tās pašas izsēs normas, 500 sēklas. Nu, te par cerošanu nevar būt ne runa. Jā, šeit reiz ir 2 lapas, ne 3. Kas, protams, zinot ziemājus, ziemcietīgu šķirni, ja tā nav problēma ziemos, es domāju, ziemos ļoti labi, varbūt pat labāk dažreiz kā agri sēts, bet nu, ko tu iekomentētu pie šāda te? Cik vajadzētu tik vēl sēts, vai 500 varētu būt? Nu, šeit jau pat jāsaka, tā, 500 gandrīz jau būtu pa maz. Man izskatās, jā. Un šeit jau gribētos pat likt uz kaut kādām 600 vai pat vairāk sēklām. Jo, kas vēl ir interesanti, ko es pamanīju, apstīst, kā viņi sagraust ir. Jā, nu siltais dara savu, jā. Nu. Jā, un tie, kas bija agrāk sētie, tad izbojājumi nav, jā. Šeit ir tad kaitēkļu grauzumi izskatās. Jā, nu vēl sētam, risks ir ar labi ar herbicīdu, viss ir vēli, viss nostrādāt, jā. Tā kā... Gaisma mazāk ir, viņš arī nevar izveidot neko. Kaut gan, jebkurā gadījumā ir bijuši gadi, vienmēr jāsaka izņēmums, jā. Arī, ka vēl sētie sējumi iedod daudz labāk ražu nekā agri sētie, jā. Tieši tā. Izņēmumu apstiprina pieņēmumu. Jā. Šie kvieši noteikti ceros pavasarī, vai ne? Jo ziemājiem viņam ieaugts ir, ka tā vārpas jāveido no viena grauda vairāk stiebri. Izstāsti to varbūt atšķirību starp rudens ceru un stiebru spēku, jaudu, ražību, vai kā mēs to saucam par to, ka viņš pavasarī droši vien mēs runājam pavasarī, kā slāpekli varam nedaudz stimulēt šo te cerošanu, bet kāda ir tā atšķirība tajā, kā lai teicu, raža potenciālā? Rudens cerošana, es teikšu, ka tur pārsvarā viss arī, kas atcerojas rudenī, viņš dod produktīvās vārpas. Jā, tad ar garantību būs vārpas. Labi, neteiksim 100%, bet pārsvarā, jā. Pavasara cerošana, jā, tas ļoti liela loma ir laika apstākļiem, un viņš var sacerot un atmest nost, atzalās aiziet. Jā, mēs tā sausums kaut kāds. Jā, un tas ir cīņa pa barības vielām, kā teikt, liekēži, ja, kas apēd visu to vērtību. Ko mēs varam pavasarī izdarīt, tas ir šeit šitādos gadījumos, ja, kur vēl sēja, nav cerošana, te noteikti ir uz pavasara agro slāpekļa došanu, lai stimulētu cerošanu, jā, lielāku devu. Jā. To mēs dažiem arī pavasaras izžetos apstākļās. To, ko mēs šī gada pavasarī, ko mēs runājam, šeit mēs tagad uzskatām, to varam. Šeit būtu jālielina. Jā, un tādā gadījumā, ka tikko bijām, mums būtu jāsamazina. Tur atkal, kur ir smuka, es atceros, viņš ir spēcīgs, jā, tur noteikti nevajadzētu skriet to slāpekli. Jā, tā kā patiesībā tu varbūt mēs varam teikt tā, ka, ko mēs varam saimniekam likties aus, kad mēs tagad redzam savus laukus, iesakam, protams, apbraukāt, apskatīt un paskatīties, kā cerojas ir. Ja mēs tagad jau gribam plānot savu slāpekļu apjomus, iegādes un tā tālāk, jau varētu tagad jau diferencēt, vai ne? Zinot, ka šeit vajadzēs vairāk un tur mazāk. Viennozīmīgi. Jau var kaut kā jau... Tas vismaz tai pirmai mēslošanas reizē, to jau var saplānot, jo es domāju, ka šī laika. Jā. Jo atšķirība ir vizuāli izteikta. Un aizējām līdz 200 sēklām, kas ir vēl sētās. Domāju, tas vēl būs interesantāk. 200 ieskaitot vēl tādas smagākas dīkšanas apstākļus. Te viņi mēģina izlīst vēl no zemes ārā. Jā, es tītru par maz. Un izskatās, ka te arī kaut kas nav sadīdzis. Jā. Tā, reku tagad pašlaik tikai notiek dīkšana. Ir jau izdīdzis, šeit tieši sāk dīkšana, blakus grauds, un šeit šis jau vairs nedīkstošais jau ir sapūvis. Reku, gliemenis ir izēdis graudam. Jā, tukšumiņš. Ir gliemežu bojājums. Kas te būs uz lauka, to mēs redzēsim pavasarī. Jā. Bet, potenciāls, es domāju, ka šeit jau ir pazaudāts jau raža ziņā. Tādā normālā sēs laikam mēs varam variēt noteikti no 200 sēklām. Ļoti agri sākot līdz 500 un vairāk beidzot sēju, vai ne? Ja mēs septembrī uzskatām, ka ziemā sēs laika. Tā kā tiešām gaidām lielas cerības no šiem mazajiem lauciņiem, no šiem datiem, kas rudenī būs, ko arī noteikti Latvijas mācās dalīsies. Varēsies sekot visu sezonu līdz. Mēs noteikti informēsim caur dažādiem digitāliem
resursiem, kas notiek uz tā lauka, kādi jau pirmie rezultāti ir. Šis jau nav mūsu vienīgais tāds izmēģinājums, kā teikt, ko mēs gribam ieviest dzīvē vai pārbaudīt tādas savas domas. Noteikti mēs šodien nepieskaramies arī šķirnei. Ir liela nozīme pašai šķirnei, bet tas ir cits temats, cita saruna. Stāsts, jā. Šeit pašlaik ir tiešām sējas termiņš un izsējas norma, kā tas viss aiziet tās kopā. Kopsavilkums, manuprāt, varētu būt tāds, tu man vari oponēt vai papildināt, kad sējas laiks jau mums ir, nav 1 diena un 3 dienas, mums ir diezgan plašs tajā saimniecībās, laikapstākļi dara savu un tā tālāk. Tā kā mums ir iespēja ražas veidošanu struktūra elementus ietekmēt jau rudenī pie sējas laika, kas ir sējas laiks. Tu vēl minēji sējas dziļums, izsējas norma, šķirne un vēl visā citādi. Laika apstākļi un vispārējie faktori. Auga aizsardzība un tā tālāk, vai ne? Bet šis izsējas norma un sējas termiņš mums dod to iespēju, ka mums nav obligāti jāiekļaujas optimālajā nedēļā, kas mums tur ir kaut kad septembra viducīts. Ja mēs prātīgi to darām, mēs varam daudz agrāk iesākt sēju, optimizēt, nevis optimizēt, bet efektīvāk izmantot savu tehniku, laiku, cilvēku resursu un jebkurā gadījumā izdarīt ļoti kvalitatīvu visu. Jā, lai būtu labs potenciāls nākošā gada ražai. Tieši tā. Tā kā lai izdodās mums gan izmēģinājumi, gan arī labi ieliktie pamati šī gada. Lai viņi pārziemo, lai pa ziemu mums nav nekāda tāda ļoti negatīva pārsteiguma. Kaut gan arī negatīva pieredze ir pozitīva pieredze. Ja? Un pavasarī atgriežamies, apstāmies, kas tad būs izveidojies uz lauka. Super, tā kā paldies, ka skatījāties. Sekojiet līdzi Latraps mācās.